sacīt, jāsaka, mums vienmēr ir bijusi tā milzīgā problēma veciem cilvēkiem. Saules trūkums, D vitamīns. Kāpēc mēs nosprākstam ar tiem vēžiem, audzējiem, viss pārējais? Ārprāt. Tāpēc, ka jums tā māja tur uzbūvēta, ja? Uzbūvēja to māju priekšā, saprotiet, visu laiku, kā es no rīta cēlos, nācu uz virtuvi, saule griezās no tās puses, nācu uz šito pusi, tagad aizēnojums atkal, veļu nevar izžāvēt, veļu uzkarinu striķi pelē, nav saule virsū, viss apelē, pilnīgi zaļā sūnu krāsā. Riebjās dzīvot, es vispār domāju to dzīvokli bankai pārdot. Nahuj man vajag, priekš kam man lauz galvu, kur es ņemšu malku, es aiziet uz komunālo dzīvokli, piektajā stāvā varētu padzīvot. Vienīgais man baili ugunsgrēks, es taču nemāku lidot, veca vārnam, spalvas nopupuklušas, es taču vairs nepalidošu, tāpēc jau es vēl te pieturos pie šito kauzāģu dzīvoklī. Paskaties, kā es te visu reģipsi izsitu pati, trubas savilku pati, visu savilku, aizsitu šito te vērlodziņu ciet, lai man dūmi neiet ārā. Vismaz nav jāpīpē dūlāks prāts. Viss jāsaka, esmu dūli, bet tāpat jau. Šādu tad gribās kādu uzsmaļīt. Baigi patīk. Bet reku jums ir cigaretes? Ko tad tās jau viesi kādā atbrauc, bet atbrauc tī viesi, saproti, brālēni, māsītes, viss sabrauc. Visu vienā vakarā, dienas dīgdieņi. Es jau vismaz tabaciņu sažāvēju un zālīti uztinu un viss kā. Tu pīpē zālīti arī? Nu ne jau tādu zālīti, nu to tambaciņu, es viņu sauc par zālīti, au tādi smuki lieli. Es skatos, tev tur dārs ir iekopts, tur arī tur tabaku audzē. Ja tu zinās par mani visu, Puņķu lupats piedrāsts pilns jau visa spēra. Kas ir spēra? Mani puņķi. Tie slimās spēras. Veselo jau tā jau aiziet bankā. Ko jau man nedabūt pagaršot. Nopirku forno, kā viņi sauc to? Forno. Forno vai Nē, forno, ne porno. Es nevaru izteikt, man tie apakšējie zoti saliekušies. Forno.